Eiropā nav vienotas kuņģa vēža novēršanas stratēģijas. Zinām, ka kuņģī mītošās helikobaktērijas izskaušana ar kuņģa vēzi saistītu mirstību gadījumu skaitu varētu samazināt pat līdz 40%. Tāpat zinām arī, ka agrīna un laicīga pirmsvēža izmaiņu noteikšana kuņģī un to pareiza izsekošana arī mazina mirstību no kuņģa vēža. Tomēr nav skaidrs, kā šīs zināšanas visefektīvāk ieviest ikdienas medicīnā, lai Eiropas līmenī samazinātu gan saslimstību, gan mirstību. Tāpēc 3 gadu garumā līdz 2026. gadam tiek īstenots projekts TOGAS, kurā vairākās Eiropas valstīs norit 3 pilotu pētījumi, lai izvērtētu dažādas kuņģa vēža novēršanas un noteikšanas stratēģijas, vienlaicīgi pievēršoties arī ētikas, pieejamības un izmaksu efektivitātes jautājumiem. Esmu dr. Ražuke Ebela, projektā darbojos kā pētniece. Projekts tiek īstenots Latvijas Universitātes Klīniskās un profilaktiskās medicīnas institūta vadībā. Aicinu jūs vairāk par projektu un tā pilotu pētījumiem uzzināt mūsu mājaslapā.